AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils. Viņi pateica man, jā? Viņi kaut ko teica, jā. Nu, es jau zinu, jā. Kurš visvairāk strīdās tiesnešiem? Freibergs, jā, viennozīmīgi viņam patīk parunāties ar tiesnešiem. Freibergs. Ralfs Freibergs. Ralfs Freibergs. Ralfs Freibergs. Kurš dabūtu muļķīgu noraidījumu? Freibergs. Arvils Bergmans, viņš ir visu laiku ar karogu slido. Es teiktu, Arvils Bergmans varētu. Un tāds sevi, ka tu atriebies visiem saviem komandas biedriem. Viņi pateica man, jā? Viņi kaut ko teica, jā. Nu, es jau zinu, jā. Kurš no komandas biedriem visdrīzāk aizmigtu ģērbtuvē pirms spēles? Freibergs. Klāvs Veinbergs. Rodžers Bukarts. Rodžers Bukarts. Pārliecinoši, tā kā ir kaut kas tāds noticis jau. Nu jā, viņš slēgt ir guļ ar aizvērtām acīm ģērbtuvē, tā kā. Jā, es domāju, ka viņš. Kurš nokavētu komandas autobusu? Bergmans. Veinbergs, viennozīmīgi. Arī Klāvs Veinbergs. Bogdans Odas. Tu zini uzreiz tā kā vārdu. Nu jā, uzreiz nāk galvā. Bogs varētu ierasties minūti vēlāk. Visātrāk uzsprāgtu pēc neveiksmīgas epizodes. Kas mums tāds ir? Varbūt tu? Varbūt es varu ieskaitīt man dažreiz, jā. Veinbergs arī. Viņš arī tāds diezgan emocionāls čals. Oskars Lapinskis. Oskars Lapinskis, viņš tāds ugunīgs. Kristaps Krasniņš. Kurš būs komandas MVP šajā čempionātā? Es. Gudļevskis. Gudļevskis. AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils. Leģendārs hokejists Kristians Rubīns. Prieks tev redzēt. Čau, prieks tevi. Un, pirmais jautājums. Kāds tev vispār sajūtas pēc tās leģendāras bankas, kas mums ieguva bronzu čempiju? Kāds tagad ir sajūtas pēc tā visa? Tā kā pastīties, tev gribās vēl un vairāk, vai tu gribi tā kā iet citā dzīves posmā un mazliet nomierināties? Un kā tu jūties pēc tā visa? Nē, noteikti, ka turpināt, bet es domāju, ka tā ir tāds divējāds. Droši vien manā gadījumā es to iemācījos tajā laikā, kad es iemetu, bija tas prieks, asaras, tā laime, to kaut kādas, teikšu, pāris dienas, bet sports tam jau, vispār dzīve arī tā, ja tu sasniedz kaut ko, kaut kādu lielāku sasniegumu, tu jau negribi apstāties. Jā. Bez mazliet nav tā, ka es beidzu karjeru visu tagad. Gribas vēl tā kā to tas zeltu. Jā, aptuveni, un tev jau jāturpina. Ko tagad jau tā ir, un tad vienkārši... Bet nav tāds baigais downgrades, tā kā, kad tas ir izdarīts, un liekas, tas ir tik leģendāri un spoži, viss tas bijis, un tagad tāds, ka gribās atpakaļ uz to sajūtu nokļūt, vai, jā? Jā, protams, gribās, bet tu saproti, ka atpakaļ nevar attiet. tev kaut kas jauns jātaisa ir. Viss ir iespējams, protams, bet jā. Jā, tas ir visās dzīves epizodēs. Tā vienkārši jāturpina, un tas ir tas arī, kas dzenas priekš. Jauns panākums, jauns iespējas un jauns sapņa mērķi, un tev gaida, tā kā, tu ej pēc tā un gaidi, ka tas tā kā varētu notikt. Ar ko tu domā to savādāk? Tu domā... hokejā vai kaut kur citur dzīvē? Gan, dzīve jau jādzīvo, bet hoķis jau ir mīlas lieta. Tā ir tas, ko es daru jau no 6 gadu vecuma, un ne tikai man mīl, bet arī mans darbs. Un hokejā droši vien tas tāds personīgāks. Kurš bija tas brīdis, kad tu saprati, ka hokejs būs mana dzīve, tā kā līdz galam? 6 gadu vecumā droši vien kaut kur tā, bet man te interesants stāsts. Es skatījos pasaules čempionātu, un es mammai teicu, šito es atceros, ka es esmu hokeju. Un tas, jā, labi. Un tad, manuprāt, pāris mēnešus vēlāk man aizved uz daislidošanu. Nevis hoķi, jā. Es nezinu īsti, kāds ir stāsts, kāpēc, bet laika tur sākumā bija jāiemācās slidot, pamēģinu šo. Un tās iespējas hokeja arī. Es pats jūrmalnieks, un tajā laikā vēl nebija īsti volo hala. Srimantā nebija arī jūrmalā hāls, un tad tuvākais bija 55. Es 55. trenējos arī kaut kāds 5 gadus, kad bija sīks. Tas no jūrmalas 1,5 stundu. Vecākiem jau arī nebija man tādas baigās iespējas tagad katru dienu vēst uz treniņiem, vai paši. Viņi arī nezināja īsti to virtuvu saucamo. Jā. Un tad aizver manas daislidošana. Labā ziņa ir tāda, ka... Forma nevajadzēja arī tur. Ka es līdz vajadzēja, jā. Labā lieta tāda, ka man izmet ārā pēc 3 mēnešiem. Pateic, ka tu nebūsi daislidotājs. Ko tu izdarīji? Vienkārši, nebija daislidotais. Nebija daislidotais. Man nebija tādas prasmes kaut ko tur atceros. Man bija jāslido pilnīgi tur rīķi. Cik gados tev aiziet daislidošana? 6. Tad 6 gados saprati, ka tu būsi hokejs. Jā, un aiziet uz daislidošanu. Bet kādā ziņā tu saprati 6? Tādā ziņā, ka tu iedvesmojies, skatījies hoķi, un tad tu saprati, ka tas ir tavs, pavisam. Tad tas pirmais solis, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, un tad es sāku
sāku viņu, un tad man kaut kā arī aizgāja ar tiem laikiem. Bet es jau vienmēr esmu bijis tāds, ka es kaut ko izdomāju, es gribu, un tad es daru. Līdz galam vienu šo, ja? Un kas bija tas grūtākais ceļš līdz profesionālam līmenim hokejā? Tieši grūtākais. Droši vien smags darbs, tas ir viens, un otrs tā, varbūt, ko agrāk nemāca, bet tev jau viņš jau kā bērnībā ir. Tad droši vien tā ticība sev, ka tu to var panākt. Tie divi kombo, kas ir jāsaliek, un ja viņas var salikt, tad viss dzīve ir iespējams. Bet sākumā man bija tā, ka es liku to smago darbu, kaut kur aizmugurē, kaut ko sapņoju, bet nebija tā, ka man bija baigā ticība, ka es noteikti tur būšu, ka es noteikti NHL spēlēšu, vai es tur noteikti tur čempionātā vai Latvijas izlases pārstāvēšu. Bet tas smags darbs un tas mazais bērnu sapnītis, kas tur aizmugurē ir, kad tu vajag gulēt, tad kaut kā savilkās kopā. Es teikšu, laikam, tas tā disciplīna, to smago darbu. Jā. Jo katru dienu jau jādara. Tieši ierunājis par NHL. Es, starp citu, biju arī Toronto. Nice. Nopirku šito te Toronto Maple Leafs, kur tieši... Šoreiz man pajautā. Vai ne? Un es tieši iedomājos, ka tieši tur spēlējā. Un, NHL tas bija personīgais, un Olimpiādas tāds vairāk kāds sirdslieta. Es iedomājos, kā ir, ka tu izmauc uz ledus pirmo reizi NHL-ā. Kā tu reāli tiec ar to spiedienu galā spēles laikā? Es nospēlēju 3 spēles un zināju, ka es arī otro spēlēšu. Pēc pirmās spēles nevarēju baigi aizmigt. Es nevaru izglēties. Un telefons, tu vari viņu izslēgt, bet tu zini, ka tev viņš tur trīcina visu laiku. Tev cilvēki draugi, tur paziņas, vecie klases biedri uzrodās, tur sāk rakstīt, klausies, mālēts, tur, zini, sāk kāds komunikācijas veidot. Jā. Tas spiediens, es domāju, tas jau ir tāds, tā kā, sāk ir tāds teiciens, pressure is privilege. Bez mazai, ja tu esi tur ticis un zem tevis ir spiediens, tā jau ir īstenībā no otras puses pasaules, tā ir reāli laba lieta. Tas nozīmē, ka no tevis kaut ko sagaida, tu pats esi ticis tur, lai no tevis kaut ko citu tā kā gaidītu. Bet, protams, nebija viegli. Tajā laikā, es domāju, es sāku saprast īstenībā, kas ir tā kā, stress, kas ir anxiety, un viss tās pārējās lietas, jo tām ir jādzīvo. Teiksim, tām jātiek pāri. Panikas laikam arī cīnījos aptuveni to laiku. Jā, bet tur cits stāsts arī bija. Kam tik neesmu izgājis cauri tādā ziņā? Panikas lēkmes arī pirms spēlēm? Nē, nekas tāds, ka tu pirms spēlēs sēdi. Jā, tas nē. Paldies Dievam. Es parasti skatos tos, čempīšu bullīšus, un man liekas, tās ir vienkārši vistrakākais. Vai... Jā, es bullīšu nemat, man tas nav, bet ejot ar to laiku, tas sāc apzināties vairāk, varbūt ierokots tās lietas un sāc tā kā, cīnīties, bet dīlot ar viņiem. Un, zin kā, katram ir izpaužas viņas bišķi savādāk, citādos momentos, bet tas viss pie lietas. Es neesmu vienīgais un droši vien neesmu pēdējais. Vēl jautājums, ir kādreiz bijis tā, ka tu paraksti līgumu ar kaut ko, uz kaut kurienu, tu aizbrauc un tu domā, kā es tagad šeit dzīvošu? Es negribu jau nevienu zem autobusu pamest. Jā, tu vari neteikt konkrētu vietu, bet pateikt, kā tu jūties varbūt. Jā, ir bijuši vairākas man tādas vietas, kad ir bijuši uz valstīm parakstīju ar tādām vietām, kuras varbūt ir ne tik populāras vai kurās tu neesi bijis. Jā. Un tad tu tā kā visu to posmu līdz neaizbrauc, sāc jau skatīties Googlē, kas tur notiek, kā tur ir, un tad skaties, cik tālu, pieņemsim, man bija... Cik tālu. Tas tā kā no pilsētas kaut kāds reāls, jā? Jā, zini kā, es parakstīju ar ECHL, pirmais tāds... semi-pro kontrakts man bija ar Newfoundlandu Growlers, un tas bija Toronto Maple Leafs, tā komanda trešā. Un zināju, ka man būs nometne Toronto, un pēc tam vēl AHL nometne, un pēc tam būs tā ECHL, kuras parakstīja. Tā kā, pa trepītēm jāiet, jo sākās NHL, tad sākās AHL, un tad sākās ECHL. Un es tā kā parakstīju, un es skatos mapē, ja tu pasies, kur ir Newfoundland, tas ir tā kā tuvākais punkts, tur, kur Titaniks nogrim. Turienes brauc tuvākie, teiksim, tie palīgi. Tas ir pie okeāna kaut kur augšgalā. Jā, labajā pusē, jā, pilnīgi. Un tur, kas bija interesanti, man patika, tiešām. Mēs tur uzvarējām arī kausu tajā gadā ECHL. Tur bija, bet, bija nereāli jālido ritīgi, un tā pilsēta bija tāda, pīcam savādāk, tāds, ko es biju pieredzējis pirms tam. Un augsts arī tur droši. Jā, vētras nereālās. Tur bija tā saucamā tā George Street, kur tā kā 60 metru iela, bet tur 200 bāri. Viss, zin kā ir tie... Okay.
makšķernieku, un katrai mājai sava krāsa. Tur arī interesanti. Tur 3 stāv mājas, tāds viens otram blakus pašā centrā. Katram savu tā krāsa, un tas prasīja, kāpēc viens dzeltena, vienam zila, viena zaļa. Zin, tā kā varavīgas krāsās. Viņi saka, tas tāpēc, ka viņi izdomāja, kā visi makšķernieki brauc mājās. Bišķi, teiksim, tā iedzēruši no trīpa. Viņi atbrauc mājās, viņi nevar atrast savas mājas, un tur, respektīvi, viņi sāk krāsot savas mājas tieši tādā pašā krāsā, kā viņa laivas. Jā, lai varētu atrast savu vietu. Jā, bet tā bija interesanta pilsēta. Bet man tur ļoti patīk. Tur visādas jaunas kultūras. Tur pirmo reizi arī dzīvē saspos to, ka var būt tā, ka Latvijā laiks ir 2 un tur ir 6:30. Respektīvi pusstundu vēl klāt. Vai atpakaļ. 6:30. Zini, kā parasti ir pa laikiem ir tā, ka, tur nezinu, Latvijā ir 11, Čehijā ir 10, tur Portugālē ir 9. Bet tur bija pa pusstundu tā starpība. Stundas un pusstunda. Un tur, zini, kā tas vecākiem tāpēc ir 10:30, Latvijā ir 12 pusstundas tādā ziņā. Jā, pusi ar pusi. Tas arī tāds interesants. Pirmo reizi tādu piedzīvoju, bet tā jau pasaulē īstenībā tādas vairākas vietas. Tā kā to saprot, ka tā ir. Līdz šim es nezināju. Tā kā ir tāds ritīgi vairākas lietas, ka tā aizbrauc, un tu sāc saprast, ka... Un tu arī aizbrauc, tu jau aizbrauc viens pats droši vien. Latvijas, vai ne? Viens pats, tu esi ar makšķerniekiem, kaut kādā nekurienē, un vēl, protams, salva neriet vai kas. Jā, tas arī citās pilsētās, bet jā, tā ir, un tad tu pielāgojies tam visam. Bet, zini kā, tā pozitīvā puse jau zini, ka tu neesi viens. Tu neesi viens, tur, labi, tu no Latvijas būtu viens, bet tur ir čaļi arī no Čehijas, Slovākijas. Jā, tieši tāpat. Arī tur ir jautri diezgan, jā. Un tad mēs tur visi kopā arī to pilsētu un to vidi, teiksim, tā iemācāmies. Un kamēr tu esi jauns, to tu vari tā kā pavilkt. Bet tad, protams, vecums arī nāk un jaunas prioritātes un ģimenes apstākļi, tad jau tu tāds vairāk sāc skatīties uz vietām, kur tu pāraksti. Jā, tu brauc pēc tam ar visu. Bagāži. Jā, tieši tā. Ir kaut kādas vēl lietas, ko nezinu, vai attiecībās, vai vispār cilvēkos, vai kad cilvēki, piemēram, nesaprot par hokejistiem kā tādiem, vai ko būtu inčīgi uzzināt? Jā, mēs, viens droši vien tas, ka mēs neesam tikai hokejisti, mēs esam arī cilvēki. Ir tīpaši kaut kādās spēlēs, cilvēks pieļauj kļūdu, un tad, viss, kā tu šitā, kā tu tā, mēs neesam roboti, mēs visi kļūdamies, visi dzīvojam. No divāna puses izstāst vieglāk. Jā, kā plēsī spēlē, jā, bet tas ir tāds, galvenokārt, bet es domāju, ka visi to saprot. Kas vēl, es pat nezinu, nemācīšu tā pateikt. Viens tāds ļoti interesants būtu, ko daudz varbūt nezinu, ir tas, ka vispār sportā, es domāju, es skatos vispār ārpus cilvēkiem, kas nodarbojas ar sportiem, mums ir nereālas rutīnas. Es nezinu, tev kā mūziķim droši vien arī ir kaut kāds pirms skatos, tu tur kaut ko dari noteikti tā, katru reizi to dari vienu to pašu. Ir tā, vai ne? Jā, soundcheck, viss kaut kas tāds, bet tāds rituāls, tu domā, varbūt... Es nezinu, tu tur... izdomā. Aizbrauc paēst, tad izdari šito. Paēd vienu to pašu ēdienu vai klausies prīgēju mūziku tieši tā pašu playlistā. Tas ir īstenībā jautājums. Tad varbūt izstāst, kāda ir tava ideālā spēles diena. Spēles laika atšķirās, bet parasti, teiksim tā, ka 7 vakarā spēle, tad mēs no rīta vienmēr pamostamies, ja mēs esam izbraukumā, ja mājās, vienalga. Mājās paēd, hotlī paēd, aizbrauc uz hāli mierīgi. Tā, kafija iedzer ar čaļiem, parunājas kaut ko. Tad mums ir tās sapūts. Uzējas ledus, bišķi pasadom, mēs esam vienīgais sports, kurš tā kā pirms spēles vēl iet slidot pirms, tā kā jau no rīta. Respektīvi 7 vakarā spēle, mēs visi ģērbamies jau 11. Tā kā jau no rīta ejam paslidot, pajust rīpiņu, vārdsagi iesildās, ķermeni iesild, un tad 12. vienos tas atpakaļ mājās, paiet pusdienas, paguli, kādas 2 stundas, dienas. Dienas ir diezko svarīgi, tur bez tās dienas nevar iztikt. Un tad ap kādiem, atkarīgi no spēles, 3 stundas pirms spēles izbrauc, jau sāc tā kā to savu ceļu, nezinu, kā katram savs. Galvā, kur tu... Jā, man tur ir kaut kāda playlist, vienmēr pirms spēles, ko es klausos. Vienmēr jābeidz ar vienu to, beidzas tas playlist, tad visi izslēdz ārā mūziku, jā. Galvenais pa daudz nepaklausies. Jā. Tādā ticība. Jā, tev ir tas, kad aizgāja tālāk. Ir tā. Jā, bet vēlreiz jāiet gulēt, jāsāk jaunu dienu. Jā. Un tad lietas tās ausīs nostāja, apģērbies, redz mums arī komandā, tā ka tu jau pavadi visu
sezonā čadiem tu jau redzi, ka Reiko tieši 11:30 viņš vilks slīdus. Nu, ir tādi, kas sēž un gaida to pulksteni, nezinu, tad redz, ka 10 minūtes palikušas laukumam, viņš gaida. Tas ir viss. Viņš tā sēž un tieši 10:00 un viņš sāk vilkt tieši visu. Aha. Un ir tā, katram savs, un ir tāds, kas atnāk tieši pēdējais. Speciāli, jā. Toronto mums bija viens, kas vienmēr nāca pēdējais gan uz mītingiem, gan uz laukumu. Viņš vienmēr visu darīja pēc, lai viņš visu varētu sasteigt un jau iesildīties tādā veidā. Ok. Ar adrenalīnu viņš uzreiz visu valk pēc iespējas ātrāk, un tieši 0:00 viņš izies laukumu. Nu, jā, mani pieņemsim tādi, kas valk kreiso kāju pirmo vienmēr slidā. Nu, es nezinu, vienkārši kā iegājis, un tā arī atstājis. Es neesmu noriskējis vēl pamēģināt labo uzliekumu. Es nezinu, kas notika. Varbūt Varbūt mēs pats esam zelti. Kaut kādā tur amatieru treniņā jāpamēģina. Par manīm slidojot, pamēģināsim kaut kādā. Iesildīt tīri, jā. Un tad tu spēlē, dari kaut kādas lietas ar periodiem. Tur, nezinu, mums čaļi, kas kafiju dzer, es neko tādu nedzeru. Košanu manā tur kožā, zinu, kā tā. Kaut ko padomā par spēli, un spēle beidzās, tad ir tāds, tā kā, viss tā diena tā bez mazai beigusies. Tur aiziet, tur rītēm bišķi pamien saunā ieeja. Tie ir atsildīti. Augstā duša, jā, kaut kāds tādas lietas atsildies 10-15 minūtes un tinies ārā no tries. Tu vari mierīgi aiziet gulēt, viss kārtībā? Nē, tāpat jau nav tik viegli. Ja ir vēlās spēles, piemēram, mums Olimpiādē bija 9 vakarā spēle pret amerikāņiem, un man liekas, ka vēl vienko, es neatceros, man liekas, bija 1 vai 2 spēles, 9 vakarā spēle, un 9 vakarā ļoti vēl. Jā. Tu aiziet, 12 beidzās kaut kā, jā. 12 midnight, tu sēdi ģēt, vai viss, tikko spēle beigusies. Un tev jau, tā kā nākamā, šajā laikā jau tu guli. Mēs atnākam, tev vēl vakariņas jāpēd. Mēs atbraucam, kamēr aizbraucam uz hotelim, pārēd nakrīt, tas gultā iegāja 2 kaut kur. Un tad tu sēdi un tāds tikko spēle beidzās, un tā ir 2 nakti. Tukšums naktis. Jāceļās jau vajadzētu tā kā 9. Man palielam līdzīgi, tu izskaidro to savu dienu, palielam tu visu dienu atpūties, vai vakarā tu varētu labi močīt, vai ne? Tas, man liekas, tas tāds. Tu dari visu, lai tā kā, tu vēl ūdeni dzer sportis, zini, kā, tad, lai būtu pietiekami daudziņš un pareizi ēd, nedomā nekādas, baigi nerisina nekādas ikdienas lietas. Kā tu neliec iekšā nekur, jā. Vai nervu sistēma mierīgi. Jā, neuzkurīti sev pirms spēles. Bet ir bišķiņ kaitina tā gaidīšana, ne līdz tam vakaram. Jā. Tāpēc jau dienu tas guļ. Jā. Lai ātrāk pienāk. un arī kaut kādā ziņā tu esi možāks, vai ne? Pēc tam uz vakaru tev vairāk enerģijas, ja tu esi pa dienu pagulējis. Jā, pavisam noteikti. Vai ir kāds treneris, kas visvairāk ir ietekmējis tavu karjeru dzīvē? Daudz jau viņi ir. Kas visvairāk ļoti grūti teikt, jo no katra treneris ņem kaut ko. Jā. Man ļoti. Pirmais, kas tev tā? Pirmais man bija Juris Reivs, Miks Zinduls. Viņi ir devuši, tad atkal es eju tālāk. Man bija Bāliņš, kurš man iedeva tādu arī bišķi augstāku lēcienu. Jau vecāks bija arī tajā laikā. Tad bija Zviedrijā treneri. Es zinu, kā ļoti agri man jāpasakas vecākiem, jo viņi man ļoti ātri pateica, ka tā kā ne visiem treneriem tu patiks. Tu patiks un viņi var tev nelaist, bet no katra trenera kaut kas jāpaņem ir. Bez mazliet tu veido to savu spēli un savu karjeru, paņemot no trenera to, ko tu gribi. Jā. Nezinu, šīs treneris grib, lai es tur Katrs kaut ko citu var iedot. Šitā man arī sanāk. Es ar šito arī ņemšu līdzi. Otram trenerim man nepatīk, bet tur nevar uzreiz visu laiku sāk mainīt. Tev pa bišķiem visu kaut kas jāņem. Visi treneri man ir devuši ļoti daudz. Tagad arī sezonā treneris uzticās un māca arī lietas. Bet tā, viens, es negribu. Negribētu vienu tā izstāt, Jā. AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžas bezalkoholiskais kokteils. Kāds ir prognozes par šo gadu hokeja čempionu? Šis ir ieraksts, kas Jā, šis ir ieraksts. Mēs ierakstām šo jau pirms čempions ir sācies. Tagad mēs redzēsim, cik labas tavas prognozes ir bijušas. Nē, es neko neliksim tagad. Neliksim. Bet, Tu saproti, daudziem ir traumas, daudzi ir NHL playoffos vēl projām, bet varbūt tev ir kaut kāds tāds personīgais skatījums un daudz jaunie, varbūt tu zini kādus jaunos vai... Nē, es zinu jaunos, es jau tur pārstrāju ļoti daudz zinu. Tagad mēs jau esam, mēs ierakstājam jau pirms sastāvs teikt nosauks, tad īsti nevar pateikt, kas tur būs, bet, ja ir šajā gadā tāds jaunāks sastāvs, tad... sagaidi ļoti daudz enerģijas uz tā laukuma. Kad jaunie, tīpaši pirmo gadu, es arī atceros savā pasaules čempionātā, es tur
izliku pilnīgi visu. Nu, viss, kas man bija, un pēc tā čempionāta tas tā kā, viss man vairs nekā nav. Un tie jaunie to arī viņi dod. Zin, tā, kad tu vecāks spēlēs, jau tu sāc kontrolēt vairāk to, ko tu vari izdarīt. Nevar izdarīt, tu sāc domāt. Tu centies, protams, visu to izdarīt, bet... Nevis tā, ka tu vairs pēc tam nevari pelnīt. Jā, tu vairāk tā kā mēģini gudri arī izspēlēt to, lai tu varētu palīdzēt savai komandai. Bet tagad jaunais treneris iedod uzdevumu, tu ņem sit un tu tikai mauc. Tas viss, kas tev interesē, kas cits vairs neinteresē. Tad vēl var tā, jā. Jā, un tad ir, tu redzi tos spēles, kur ir jaunie, kur tā kā, varbūt neuzņemās tik daudz atbildību, bet viņi izdara savu darbu. Tas tā šogad arī, kad būs tas balans, kad vairākums un mazākums strādās un būs jaunie, kas veidos to jaunu enerģiju. Tā kā, man prognozes vienmēr ir labas. Es vienmēr esmu optimists un vienmēr domāju to pašu labāko, lai visiem izdodas. Varbūt var pastāstīt par to, kas notika ar tevi, traumu. Un tu nebūsi čempions šogad? Nē, šogad nē. Man tā sezona arī tāda, nospēlēju 12 spēles regulārajā sezonā, traumējos dienu pirms pirmās spēles treniņā. Tā baigi neforši sanāca aizbrauc uz magnētu, uztaisīt aizbrauc pie ārsta, viņš pateica, man tev jāoperē ir. Un tad man to roku izoperēja, bet bija laiks, kad es domāju, jo šis bija olimpiskais gads, un man izoperēja 20. septembrī, un februārī jau sākās olimpiāda. Un tad sanāk kaut kāda oktobrs, novembris, decembris un janvārs, 4 mēneši kaut kur, bet tad pirms olimpiādas jau vajadzētu spēlēt hokeju. Tad mēs tiem ķirurgiem tur domājam, bet viņš jau neko, viņš jau saka, 4 līdz 6 mēneši tev būs tas rehabilitācija, vai tu viņu izdarīs 4, tev nevar pateikt. Yeah. Bet viņš man pēc to, ka ja tu netaisīs operāciju, varbūt vispār neaizbrauks nekur. Un operācija bija tāds vienīgais veids, kas bija jāizdara. Izdarot to, rehabilitāciju uztaisīju salīdzinoši ātri, jutos ļoti labi, salīdzinoši nespēlējot visu sezonu un ar tā roka pilnīgi jauna, ar enkuriem rokā. Aizbraucu uz olimpiādu, atbraucu no olimpiādas, sākās play-offi, un tad laikam jau sasteidz to visu to procesu, izlaižot kaut kādus vairākus tos gan pauzes momentus, gan arī rehabilitācijas. Bet es domāju, ka jebkurš tavā vietā to pašu būtu darījis olimpiādu, tomēr... Jā, es vispār tādā ziņā, protams, es gribu tā braukt uz čempionātu, bet es nenožēloju par to, ka kādi ir bijuši mani lēmumi. Tas viss ir pagājis, tu neko nevar izmainīt. Protams, es gribētu spēlēt gan sezonā, gan olimpiskajā, gan arī play-offos, uzvarēt play-offs, un tad vēl braukt uz pasaules čempionātu. Zini, tu visu gribi. Tu sportists esi, tu saproti, ka tā kā tev tā karjera ir, cik viņi ir, un tu gribi visu ar tikt. Tā kā FOMO bez mazai, ka tā kā negribi fear missing out. Tā kā, tu visu gribi būt, bet tu saproti, ka tā dzīve tāda ir, un šajā variantā, saproti, ka tā kā jātais tāda garāka rehabilitācija un jāiziet visam cauri, jo es jau negribu tikai vēl vienu čempionātu nospēlēt, kas būtu šogad un viss. Tas risks tomēr pastāv diezko liels. Tu esi domājis par to, ko tu darīsi pēc hoķa? Jā, es vispār par to nestraucos. Tā kā man ir izglītība, es maģis esmu jau arī dabūjis. Kas tu esi? Jā, man ir bakalaurs uzņēmējdarbībā, maģis man ir sporta menedžmentā. Super. Jā, tev būs interesanti tālāk to visu arī varbūt saistīt ar hoķi, vai ne? Jā, zini kā, es pat nezinu, vai tas ir tas, ko es gribēšu spēlēt. Es skaties bišķi savādā, bet mēs jau arī ļoti daudz zinām, cik tādi, kas beidz pēc gada 2 iet kaut kur treneros. Es gribu atpūsties un tad aiziet. Atpakaļ tajā pašā industrijā. Bet tas gan ir forši, īstenībā es tā padomāju, ka sportistiem ir kā īstās karjeras, bet tu jau vari turpināt atkal tur mācīt un turpināt. Kā Harijs Vitoņš. Es biju līdzīgi aptuveni tā kā tu, tad tagad arī apmāc cits. Nav jau tā, ka tev karjera beigusies, bet viņi savieno abas divas kopā. Ko es apmācu? Esmu redzējis tavs klips, ka tu... par mūziku? Jā. Jā, bet tas bija īstenībā pirms jau es vispār izdevu Nārnī. Labi, bet jau pirms Nānijas jau to arī bija zināms, nebija jau tu... Es esmu pat, bija. Bet es domāju tādā ziņā, ka, zin kā, mūziķiem ir forši tas, ka, redz, prāta vētra vēl projām taisa lielākās tūras, kādas ir Latvijā, vai ne, un viņi jau ir daudz vecāki par manīm, un tas ir forši, ka mūziķiem atkal tie koncerti, ir 2 varianti. Vai tu paliec leģendārs un tev tiešām vāc liels pūļus, vai arī nevienam tu vairs neinteresē. Bet tas sportā jau tas pats ir. Jā. Tik līdz tu neesi vairs tie augstie pakāpē, tev var pārsvarā tev arī tas hypes beidzās. Es arī domāju, ka labi, mums ir
NHL spēlētāji, nereāli Špīleri, tur Gretzkis un tagad McDavids, LeBron James, Kobe Bryants, arī Basītī, vai Šako Nīls. Es domāju, ka es to skatos arī karjeras laikā, kad viņi spēlē, par viņiem jau runāja visu laiku. Jā. Tagad ir tā, ka cik daļa no viņiem ir beiguši, nav tā, ka viņi katru dienu pa viņiem tagad konstanti raksta vai cilvēki domā. Viņi ir kaut kādu legacy ņēmuši līdz ar cilvēkiem, devuši ar sapņus, elkus jaunus, bet nav jau vairs tas tā augša vairāk. Tā dzīvē ir. Tev bija tāds viens spēlētājs, no kur tu riktīgi iedvesmojies un teici, es būšu viņš. Īstenībā man nav bijuši tik daudz, jo kad es 6, 7, 8 gados sāku spēlēt, mums nebija īsti nekāds televizors, kurā būtu pieslēgums uz NHL. Es atceros avīzē redzēju Niklas Lidstrom, viņš bija NHL aizsargs. Detroitā viņš jau bija populārs arī Latvijā. Cilvēki vienkārši zināja, jo viņš bija Zviedrs. Un es kaut kā izvēlējos, ka es spēlēšu kā viņš, bet es nebiju īsti redzējis nekādus klipus vai video, kā viņš to visu dara. Es tikai biju dzirdējis. Un tad es arī tā kā viņu izvēlējos. Protams, Latvijas ilgākais krastīšs. Tāpēc arī savu pozīciju izvēlējies? Nē, man vienkārši ielika īstenībā sākumā. Es jau tā, protams, domāju, kurš hokejs normāli apziņas līmenī, ja droši vien gribētu būt tur uzbrucējs. Viņi met gols iekšā. Bet nav jau arī tas pats trakākais būt aizsargam. Es arī dažreiz iemetu golu, bet varbūt nav tik bieži un tev nav tās pozīcijas dotas, lai tu baigi daudz izdarīt. Vārdsargiem pavisam cits tās. Vai vārdsargiem? Jā, jautājums, vai viņus izvēlās? Tagad Cēns saka, tu būsi vārdsargs, vai vienkārši ir tā, ka cilvēks nāk, es gribu būt vārdsargs. Nāk jaunieši, nāk un saka, es gribu būt vārdsargs. Jā, tā ir. Katram ir kaut kāds tas savs vēlmes. Tur, man liekas, kad spēlētājs esi, tad tev treneris tur piepalīdz saprast to, kas tev vairāk izskatās, ka tu varētu būt. Manuprāt, arī ļoti svarīgi ir būt kāds tev treneris. Es arī biju diezko liels, varbūt bišķi lēnāks nekā citi. Treneris saprata, Būs aizsardzībā. Kaut kāds, es pat nezinu, man vajadzētu droši vien pajautāt tiem treneriem, kā viņi skatās tiem jauniešiem, kas atnāk, un tad viņi iedod to vienu sezonu, tad viņi tur domā, ko darīt. Jā. Es nezinu, tagad jau droši vien vecāki ļoti iesaistās arī tajā visā par to, ka viņi grib, lai viņi tur bērni spēlēt, bet manā gadījumā nebija vispār nekas tāds. Kas tev labākie čomi ir no izlases? No izlases? Viss jau ir labi čaļi. Man pats labākais čoms bija Matīs, kurš aizgāja bojā jau vairākus 4 gadus, jau tagad nebūs mums. Jūs tā kā no viena rajona bijāt, ja? Jā, mēs kopā sākām spēlēt hokeju. Viņš vispār dzīvoja Zoltūdē, es jau jūrmalnieks, bet mēs kaut kā sākām, kaut kur 9, 10 gados, kad viņš ir gadu vecāks par mani. Un tad mums kaut kā sanāca tā viena grupa, kur mēs sakonektējāmies U10 vai kaut kas U12, un mēs kaut kā visi baigi sagāja kopā. Tā, kad gan tur hokejs, gan arī vēlmes, tur kaut kādas tur pēc ballītes, arī tur, ne pēc ballītes, bet pēc hokeja, tur tusiņi mazie. Kaut ko rolleriem braucām kopā uz maķīti bez treniņiem, ka bijām jauni. Un tad mēs arī, viņš aizbrauca uz Ameriku, es aizbraucu uz Zviedriju, un tad Izlasēs kopā spēlējām, tad mēs AHL viens pēc otru spēlējām 4 gadus vai 3 gadus no vietas, un tad viņš spēlē NHL, tad es uzgājis tā laukumu. Mums tās karjeras bija tādas īstenībā diezko tuvas, neskatos to, ka viņš bija vārdsargs, viņš dzīvoja Clevelandā, es dzīvoju Toronto. Viņš ir vienīgais vārdsargs, kas nostāvējis sauso pret Kanādu, ne? Jā, man liekas, un viņš arī ir, ka vienīgais vārdsargs, kurš pret Kazahstānu ir zaudējis. Jā, šis ir tāds ļoti interesants. Jā, viņš pieminēja, kā mums bija. Es atceros, mēs braucam autobusā pēc spēles, pēc Kanādas, kā baigais hypes, tas bija Covid laiks, visi tur cilvēki ar autobusu, bet neviens tā kā netika arēnā. Pēc halas mēs tur braucām, viņš tur arī kaut ko sēž, un tur atnāca ārts āvols, viņš saka, kas jau meitenes raksts sievas meklē? Tā kā zina, ka telefons vienkārši sprāks puš. Un nākamajā dienā mums bija spēle pret Kazahstānu. Jā, es atceros to. Un mēs to spēli zaudējām. Pēc tam mēs tā kā gājām vakariņā, no rīta, nākamajā dienā, 3. diena no rīta, es viņai brokastīs. Un viņš saka, viņš kaut ko izlasīs, viņam kāds atsūtīs. Viņš saka, Rubi, esmu pirmais vārdsargs, kurš noslēvēs Sausā vai uzvarēs Kanādu. Tajā pašā laikā pirmais vārdsargs, kurš zaudēja Kazahstānai. Tas ir īstenībā tāds abām pusēm. Jā, viņš ir šās skatās, man tagad sēž bloks, panku, sēdam, mūs sēdam, Leģendāri. Es jau arī biju uz lauka. Es jau arī esmu uzvarējis pirmo un zaudējis. Mēs visi.
Tas ir leģendārs tāds atmiņas, vai ne? Jā, nu šitās ir tas, paliek visu dzīvi īstenībā. Nu, tad kā neapzinies viņus līdz tu zaudē to, kas tev tā kā ir bijis. Līdz paiet gadi, un tu to atceries kā tādu atmiņu. Jā, bet zini, kā es vispār personīgi, man ir tā kā 2 draugi, kas ir vispār ārpus hokeja. Ļoti grūti ir, manuprāt, lielākā daļai vispār hokejas vai sportistiem draugi nav. Dažiem ir, bet ļoti lielākoties viņi ir ārpus, kas nav tajā industrijā. Ārpus Latvijas. Tieši tev negribas to tik daudz to laukumu savā ikdienā. Vienkārši, man liekas, tās sarunas pārstrā visu laiku ir tikai par to, un tu saproti, ka tev kaut kāda jāizslēdz ārā, un tev interesē. Mēs vienkārši arī pats par sevi cilvēks esmu, kuram, es nezinu, man interesē biznesa, uzņēmējdarbības, interesē tur, pats ka mēs esam EHR arī diezko vieta, kas saistīta ar manu dzīvi. Arī interesē, kā viss grozās, es esmu strādājis arī, Covid laikā es te biju, kad tev switch notika. Tas katram ir savs tāds, laikam tas bērnības, kas viņu ved, dažiem tur kaimiņos dzīvoja hokejs, tad viņi ar viņiem tur, kā vairāk dzīvo, un tad jau redzēs, kurš tur tālāk tiek vai kopā tiek. Man tā konkurence ne īsti vidē es ļoti, ļoti daudz izdzīvojies, un tev interesē kaut ko arī pamainīt, un varbūt pasties kaut kādas virzienos, un ne? Bet vienkārši izslēdzies. Es piezinīju draugam, un es vairs negribu runāt par to hoķi. Es izstāstu ar savu situāciju, viņš izstāstu ar savu, jo viņš tur 9 līdz 5 strādā, es arī tāds, grūti. Man, protams, ka tu tur ar viņiem tusē ar hokejistiem vispārējais, tu tur sazinies, pēc spēlēm satiecies. Tagad, īpaši Čehijā, mēs diezko daudz esam, mēs tur viens pēc otras laik spēlējam. Tu arī viņus redzi, bet nav tā, ka tu pēc tur, parastā sestdienā zvanīs, čau, kā tev iet? Jā, man viss labi, es dzīvos. Vajag, tad tu tā pieturies. Jā, bet tev ir kaut kāds konkrēts biznesa sfēra, kas tev uz ko tu gribētu iet, vai kas tev interesē? Nē, man nav tā, ka man kaut kāds konkrēts. Man vienkārši interesē vispār uzņēmējdarbība globāli, finansiāli, finanses, tur, nezinu, paklausos podkāstus, tur neatkarīgais investors vai ko tur, vai rīta kafijas, sestdienas, ko viņi tur taisa. Vienkārši esmu arī lasījis daudz grāmatas. Man vienkārši, es tādā veidā izslēdos ārā no visa tā. Tas sports ir liela daļa no manas dzīves. Bet es saprotu, ka esmu visu tur no rīta līdz tam pēcpusdienai visu izdarījis, lai es būtu labāks. Man patīk atslēgties vispār, ka es vienkārši lasīšu kaut kādas pilnīgi citas lietas, ko es vispār nevaru ietekmēt. Politikā es man tas nepārāk, bet vispār kaut kādas ārpusējas ziņas, kaut ko iemācīties jaunu, apgūt kaut kādu, nezinu, tur coding vai tur Google Ads, dabūt CEO, tur šito certifikātu. Tas man interesē, un es to arī visu tā kā daru. EHR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils. Kā visiem, mans vārds ir Artūrs, un es esmu no EHR. Šodien uzdošu jums pāris jautājumus spēļu formātā. Būs nedaudz jāieraugs dziļāk sevī. Pirmais uzdevums būs kopā 3 spēles. Pēdējā spēle arī būs īpaša, jo būs jādara kaut kas iespējams pretīgs. Tā kā turpiniet skatīties. Pirmais uzdevums ir zibenīgie jautājumi. Es jums katram uzdošu jautājumu. Mums būs jāatbild ar pirmo, kas ienāk prātā. Ja? Stresains. Tas tā kā darba intervijā, zini. Parasti es otrā pusē, man tagad liekas pats. Ir foršāk būt to. Tur kontrolēt situāciju šeit nekontrolē. Es tad sākšu ar Rubīnu. Pirmais celebrity crush. Jennifer Aniston. Friends seriāls. Jā, exactly. Okay, fair enough. Man arī tas pats, vai ne? Es kaut kāds punkts dabūju. Tu vari pateikt. Es zinu, ka tu gribi ļoti pateikt. Lai iet Beyoncé. Tad jautājums Reikam. Pēdējais, ko tu googlēji? Ko tu atceries? Ko tu googlēji? Kristians Rubins, cik vārti pasaules čempions. Pirms intervijas. Es neesmu. Nav reāli pieejams tādas informācijas. Ir, jā? Jā. Labi, tur pašam jāskaidro. Jā, tur baigais laikam bija kāds skrējiens man. Rubīni, cik stundas dienā tu pavadi telefonā? 4. Ļoti jaudīgi. Tas ir daudz. Tas ir daudz, jā. Bet es izdaru ar telefonu. Es būtu teicis 5, tā kā. Kas ir lielākais, ko dari? Lielākoties. Lielākais, ko dari? WhatsApps droši vien. WhatsApps. Viks.com. Čats. Reik, ko tu darītu, ja tev iedod 100,000 šodien? Uzbūvētu māju uzreiz. Man ir zeme, tāpēc. Okay. Viņa gaida māju. Kur? Mārpē. Rubīni, kāds ir tavs guilty pleasure? Neko nedarīt. Tad jau tev pirms spēlēm katru dienu ir guilty. Aptver, jā. Vienkārši tā kā vispār.
tā kā, nezinu, apsēties Atslēgt, parkā un viss. Čau. Okay. Reik, kas tev vairāk kaitina cilvēkos? Varbūt tas, ka viņi lēni atbild jautājumiem. nē, es domāju, es pats tagad lēni atbild jautājumiem pēc sviedros, bet vispār man kaitina ļoti cilvēki lēni kaut ko dara, jebko lēni dara. Jo es tāds ļoti strauji un nepacietīgs, un es, piemēram, nevaru izturēt, ja mēs braucam uz koncertu un cilvēks brauc 40 km/h, kur ir 70. Es vienkārši varu izlikt pa mašīnas ārā un skriet blakus, tāpēc, vai man ir ļoti garlaicīgi. Labi, Rubīn, tad red flag meitenēs. Too much makeup. Labs īstenībā šis. Reik, kurš tavā vidē ir overrated? Šis ir indīgais jautājums. Tā manā vidē. Tu, mans bonznieks Lorenz. Es jokoju. Es nevaru tā nevienu no industrijas nolikt īsti. Lautotiem. Pirmais, kas nāk prātā. Pirmais, kas nāk prātā, overrated. Man nav reāli neviens. Tas būtu labs jautājums, ko uzdot trešajā spēlē. Jā, tur viņu vajadzēja laikam. Tad atliec un pajautās vēlreiz. Es tiešām Tur pateikt, kurš ir underrated varbūt. Underrated. Vēl grūtāks jautājums. Labi, kurš ir underrated? Es teikšu Kaizers. Jā. Okay. Es domāju, ka viņš vēl izmetīs kaut ko, kas viņam atgriezīs tādu jauno elpu. Es piekrītu. Rubīn, sliktākais lēmums pēdējā gadā? Atnāktas podkāsts pie Reika. Tas varētu būt viens. Es vispār nezinu, ko atbildēt, jo parasti jau tu pieņem lēmumu un visu tā kā neskaties atpakaļ. Okay. Viņš nedrīkst teikt kaut ko. vai drīkst? Nē, es te reāli domāju, bet... Vēl viens labs jautājums trešajai spēlē. Nav, reāli, es nezinu, sliktāk, es neesmu tā vajag iecināt. Šis ir laikam, šie ir jautājumi, ko ja var neatbildēt, labāk neatbildēt. Nē, viens noteikti. Okay. Bet es tiešām meklēju. Es pieņemšu atbildi. Reik, ko darīt, ja neviens vēl nepazītu? Vispār es biju ļoti laimīgs, ka man neviens nepazina Anglijā, piemēram. Kā jau? Kas te? Nē, es vairs laimīgs. Nē, es biju laimīgs. Bija, bet vairs neesmu. Esmu, bet dažreiz ir tā, ka tu ēd pankūks lido un nāk meitenes bildēties un vecāki un viss kaut kas, un tad tā. Krējums un mutes, un tad... Jā. Padalies ar pankūku. Jā, tu jau zini, kā tas ir droši vien pēc čempīšu uzreiz, ka tu ir forši, tas viss ir forši, bet arī bišķiņi dažreiz traucē. Tā. Bišķiņ stresu rada, ka visu laiku tev viss skatās tevi. Tu nevari tur. Viņš padzīvot ārzemēs vajag. Redz kā. Tas, ko es gribu. Tu vispār neviens nezini. Tā ir. Tieši tāpēc, man bija ļoti forši gan Amerikā, gan Anglijā. Tas ir no vienas puses labi, no otras puses nav tās privilēģijas, ka tu vari izvilkt zelta medaļu, bronzas medaļu. Jā, un parādīt, pabraukt kaut kur tālāk. Paldies. Ar to ir noslēgusies zibenīgo jautājumu spēle. Un es ceru, ka jūs esat bijuši jau iekustinājuši smadzenes domāšanā, jo tagad būs 5 sekundžu spēle, kurā būs jānosauc 3 lietas vai vietas vai jebkas līdzīgi. Pieņemsim, es teikšu, tur nosauciet 3 piparu veidus un jums būs 5 sekundes, lai to izdarītu. Sāksim ar Rubīnu. Nosauc 3 labākos Latvijas vārdsargus. Elsmers Līkins, Šilovs, Gudļevskis. Jā, paspēj. Reik, nosauc 3 labākos Latvijas hokejistus šobrīd. Rubīns, Krastenbergs, Merķikins. Es randamā nosaucu, viņas nebija tā, ka es domāju, ka tie ir tiešām labākie, bet tie ir labi, ļoti labi. Par tevi viss ir kārtībā. Jā, tas bija. Saprot. Tāds nav offense. Rubīna nosauc 3 underrated spēlētājus. Renārs Krasnbergs, Smirnovs un Gustavs Grigals. Pēdējā milisekunde. Viņam 2 vārdu vēl pēc tam. Es pēc Gustavs dāvu. Jā, ir skaidrs. Ko ļoti veiksmīgi. Jā, bet tāds stress, ka vienkārši gribās pateikt uz ātrumu, ko tur pateikt, un tu domā pats, ko pateicu vispareizi. Jā, tu nosauc labākā NHL spēlētāju, gan tāpēc, ka tas underrated. Tas nav tā kā tas baigi gudi. Izliek. Pēc tam zvana vecīt, no šī tā nevar. Reiki nosauc 3 hokeja komandas. Vienkārši komandas. Toronto Maple Leafs. Jā.
Izlase bija nākamā, nevis? Bet es neiedomājos, tā ir komanda. Nu, tā ir komanda, jā. Jā, jebkurš. Es kaut kā automātiski domāju par Nē, bet tev viss jau komandu ar nosaukumu. Nu, es nosaucu vienu. ļoti labi. Man liekas, pirmais, kas nebija. Es biju teikt New Yorks, un tad es aizmirsu Otro? Es aizmirsu otro un atcerējos pirmo. Nu, labi, jā. Es biju uz Rangers spēle pret Capitals, bet vai bija labs. Varējuši tos pateikt. Jā, Rangers Capitals. Es kā stresā vispār neko nevaru pateikt. Neko loģiski. Nu, biežam. Jā, Labi. tev arī dod 20 sekundes, ja maniem. Un tad iznāca viņš tā te notirnē. Ko Tā ir rokām? Uzmet tā kā reāli es varētu uzmest vienkārši. Ātrāk beidzās viss. Rubīn, nosauc 3 labus iemeslus, lai kavētu treniņu. Es redzēju, un tad es vispār aizdomājos par to jautājumu. Kurš varētu būt labs? Tev likās, ka treneris tev to jautā uzreiz tā izdarīja. Nav tāda labi iemesla. Andrāts treniņš nosauc 3 iemeslus. Nevienu iemeslu. Izdomāt mēnesis, nevienu izdomāt. Nu, reāli es nevarēju pat izdomāt. Populārākie kaut kādi ir? Tur nezinu, kā es salaustu vai... Nezinu, tur... Kāpēc nokavē treniņš savās kājas? Autoavārija. Rītdien vairs nav jau. Viens jau tā kā zikā tajā vidē jau tu iet. Tur labāk nesaka. Tev darbā, nu labi, bišķiņš vidu bišķi savādāk, bet nu tā. Tur dresē. Tu atnāc kons, un tad pasaka, ko es nokāju kons. Nu tev tur menedžers saka. Ko tev saka? Man nav menedžers. Kons būtu katru dienu. Es beigšu tev atlaidīšu. Es tev treneriem nevaru pateikt. Bet, nu nav jau tāda labi, nu ko tu pateiksi tam monādē, es nenos, ka ne. Tas jau nav labs attaisnājums. Nē, nu vispār nav attaisnājumi, jā. Labāk es būtu, nezinu, bērns piedzim. Tas viens, ko vēl iedot. Jā, bet nu arī to var izmantot vienreiz. Jā, nu, ne, nu var vairākas reizes, bet gadā ir vienā, laikam. Cik bērni tik reizes? Tik reizes to pateikt. Es nezinu, nu jā, ļoti labi, ka es neatbildēju. Jā, tas ir pareizi atbildi. Jā. Tev trāpīja tieši precīzi. Šis bija tāds āķīgais. Āķīgais jautājums. Reik, nosauc 3 hokeja terminus. Cimdas, slīdes, zilā... Zilā līnija. Jā. Ok. Es gan pateicu zilā zona. Mums viens saka forecheck, backcheck, paycheck. Viņš forechecks skrien atpakaļ. Backchecks, paycheck, naudiņā. Nice. Tas tā kā jau iedrilēts galvā. Tā. Jā, viens pateica, un visiem ir jau tā kā uz spēli. Ejam, forecheck, backcheck, paycheck. Mazai. Tā, nu, tad man ir tādi vien personīgie pēdējie 2. Rubīni nosauc 3 lietas, kuras nedrīkst darīt pirmajā randiņā. Mēs vesam meitenes kino, neatmaksāt ēdienu un... Tu teici mest, vest... Mēs meitenes kino. Vest meitenes kino. Jā. Nedrīkst labi. Nu, nē, jau nedrīkst. Tas nav tā kā smart. Nu, jā. Es tikai klusumā sēdēšu. Nu, tu aiziet tā kā meitene. Čau, man sauc Kristians. Neiemas kino. Jā, tad visu laiku 3. Nerunājums. Viņi kaut ko tādu čukst. 3 stundas, bet neko. Ko nodarbojas? Skatāmies. Nu, ko tu kino? Jā. Pēdējais Reik nosauc 3 dzīvnieks, kuri dēja olas. Vista, strauss, paipā. Bum. Wow. Esi klāt. Vai tu esi gatavs? Būtībā jebkuru putnu. Būtībā tev vajadzēja būt zempirnam ornitologam vajadzēja būt. Tālāk varēja fermu būvēt savai. Es nebūtu atbildējis, man liekas, tik ātri. Nu, super, ļoti labi. Mēs esam tikuši cauri 5 sekundžu spēlē. Un tagad ir pienācis īpašais 3. spēle. Es uzdošu vēl jautājumus, kā jau jūs iespējams dzirdējāt iepriekš. Būs jautājums, kuriem, ja jūs nevēlēsieties atbildēt, jums būs jākož reņģē. Tātad vai nu jūs atbildat uz jautājumu, vai arī jūs iekožaties reņģē. Jums ir kāds preferences, kurš grib pirmais? Nu, vai iet. Nepārskaiti jautājumu. Man liekas, atkal būs nepār. Gaid jau būs nepār. Reik. Kas ir visapkaunojošākais notikums, kas tev ir noticis skatuves? Jāgavā es pateicu, Vāmēr uztaisam troksni. Tas ir pats tās apkaunojošākais, ko tas tas, kas man nāk galvā, jā. Apkaunojošākais. Nu, tad, kad tu esi, piemēram, Jāgavā, jā. Vienamēs tu esi, piemēram, Toronto, un tu pasaki New York, vai mēs varam uztaisīt troksni. Vienamēs kā cilvēki reaģē. Viņš tādu bū. Viņi uztaisīja troksni?
Viņi uztaisīja tādu troksni, kā es tikko teicu, bū. Kāpēc tam bija? Bet tas bija sen. Pēc tam, viss bija kārtībā, mēs pasmējāmies par to visu, bet, tajā brīdī es sajūtos ļoti viegli ievainojams, teiksim tā. Cik sens bija? Tas bija kaut kāds 8-10 gadus apakaļ. Tāpēc tā nedarīja to kaut kur no šeit. Nē, tagad es saku, Ko nedarīja koncertā? Es uzrakstu uz rīks, esmu Liepājā. Tagad saki Liepājā. Okay. Tur šitā te dejo. Tas tā, lai es pierakstu vēl adresi, kur es, ja kāds paliek. Dzigāri komiķi. Okay. Nav jādreņķi. Rubīn, kurš komandā visvairāk krīt uz nerviem? Komandā droši vien, laikam, te jau izlas jāņem, lai kāds... Relevanti. Jā. Tas cilvēks šobrīd skatās 1000% šo. Viņš tādu spēlēs, nomāju. Var teikt, viņš tā ietrīna pārāk. Zini kā, es iedevu hypu viņam, bet viņš arī tā kā dažreiz tā kā krīt. Es teikšu, ka viņam ir tādas spējas, tā, ka vienkārši saprot cilvēkam ir tāda jauda. Jā. Tu vienkārši tā kā sēdi un tu netiec līdz tā jaudai. Viņš daudz runā tādā ziņā, tu teici, ja? Viņš ne tikai runā, viņš tur var runāt un dejot tajā pašā laikā. Vai pārslēdz, vai šitā. Tev vajag mieru, tev vajag, tā kā... Nē, tev beidzās jau kaut kad tas enerģijas daudzums. Bet sveiciens Slāviņam, viņš tagad ir Amerikā, vai ne? Kad mēs ierakstām šo, jā. Jā. Viņš teica, Bostonā esmu vai piekāp, tā kā moši tiekās. Septembris. Bet neilgākā stunda ar stundu. Neilgākā stunda. Ļoti labi izbrauc no situācijas. Jā. Pateic, bet iedod pēc tam arī komplimentu foršu. Ļoti veiksmīgi, profesionāli. Savādāk, ka būs diezko Mēdī treniņi tomēr ir bieži. Reik, kurš sportists tev nepatīk? Sportists, kurš man nepatīk? Bāc. Man laikam būs jādara, labi, es apēdīšu Reņģi laikam. Bet pagaid, man tā kā viens kodens jāuzstājas. Jā, tāds sulīgs. Negribās teikt, ka man nepatīk kāds sportists, jo man tiešām, man ir ko pateikt. Kā vispār mums ir jādara? Es teikšu godīgi, es neesmu mēdz. Es jau tieši to pašu jautājumu pirms tam karotīts. Jā. Labi, let's go. Ir kāds crunchy. Asaks vēl, ja? Asaks. Nav tik slikti. Bet, Otrās? Tas ir, ka sēdu šobrīd āsti, jo es vienkārši nokodos kaut kur random vidu. Tas tur iekšā kaut kāds vats vēl, tā kā tāds... Mulsīts. Kāpēc tev nenosauc kaut kādu ārzemju sportistu? Nebija labi. Es vienkārši, es gribēju būt paties, jo tiešām ir kaut kāds stāsts, ko es varētu pastāstīt, kāpēc, kas kā, un tad es vairs nevaru neko citu padomāt, un redzēt, ka Reņģi. Ko tu nekad neēstu? Negaršo lakrits varbūt, bet... Labi, nākamreiz mēs ņemsim lakrits un pajautāšu šo jautājumu. Jā, bet... Lakrits, dažiem patīk. Šis nav tālu. Es labāk šito nekā lakrits arī. Jā, sēm. Manā gadījumā... Nē. Man lakrits arī. Tā tik ļoti negaršo lakrits. Jā, man valk uzreiz. Rubīn, vai tu esi kādreiz iemīlējies fanē? Iemīlējies? Tagad viņam būs jādara Reņģis tās. Bet nē, ko te ir vai, es varu pateikt jā, un es varu pateikt nē. Un ja es saku nē, tad man jādara Reņģi. Nē, es pasaku nē, es jau saku. Pēc tavas reakcijas, man liekas. Bet tā īstenībā, fanē reāli nē. Bet, tā kā... Es nezinu, man tād jāzvana sievai un jāprasa, klausies, tu esi man fane. Jā, vai tu biji man fane pirms tam jau. Bet viņi saka, viņi man nezināja īsti pirms... Tā atbilde ir nē. Tā atbilde ir nē, jā. Bet es nezinu, es tā kā nepareiz atbildēju jautājumu. Tu ļoti labi atbildēji. Tev ir jā. Nē, es nezinu, jo te bija jā vai nē. Es tā kā varu pateikt nē, es varu pateikt jā. Ja tu nezini, tev jādara Reņģi. Tu nevari atbildēt, tev jādara. Nē, bet tu biji vai. Nevis, nē, viņam būtu pateicis, kurā, un nebūtu man devis to iespēju, tad tā kā... Man ļoti patīk tas, ka tu izskaidroji to nē. Tā kā tas bija galvenais.
Mēs saprotam. Nav īsti, tev būtu bijis jānoformulē, bijis savādāk tas jautājums. Kurā fanē tu esi iemīlējies? Nē, tu to iemīlējies būtu vispār izņemts ārā. Tad būs Paldies. Nākamreiz. Cik tu tur ir? Nekas ir vēl jautājumi. Tā kā Turpināsim. Tev Pārbaudīt. sanāca izbraukt no Reņģis. Reik, cik naudas tu tērē mēnesī? Un man būs arī papildus jautājums, cik naudas tev šobrīd ir kontā? Nu, jā, kas tas pa papildu jautājumu? Es izdomāju. Tad izvēlās, jā? Es atbildēšu pirmo. Nu, man no kartes, jā, Jā. Svetbankā Mūziķiem jau viss skaidrā nav. ir rakstīts. Tā nav gluži, bet nē, ja mēs ņemam ārā dividendus, tad jā, mums jau arī viss caur uzņēmumiem notiek oficiāli. Es vispār neko to... Ir tā, ka es nezinu, kur, bet kaut kādi 5-6 tūkstoši vienmēr mēnesī ir iztērēti no kartes. Jā. Privātajām lietām. Kur? Es nezinu. Privātajām lietām, vai tas arī biznesa iesaistīs? Nu, biznesa pārstāv maksā no uzņēmuma. Nu jā, tad tā privātā Tas ir diezgan stulbi. Varbūt tas ir vienkārši, ka es izņemu arī naudu ārā. Kaut kur, tāpat jau es viņu baigi skaidrā nekur nekrāju, bet, jā, es teikšu tā, 5, kā varbūt sanāk. Ok. Rubīn, kas ir sliktākais, par ko tu esi melojis trenerim? Es jau jūtu, ka viņš atcerās vismaz 2 trakas sliktas lietas. Nē, es vēl pagaidu, tikai eju cauri, es meklēju tieši tā pašu trakāko. Okay. Kaut kas no bērnības treniņiem. Jā, kaut kas tur var būt. Bet nav nekas, laika man jau būs jāda. Tāpēc, ka nav man nekas tāds. Es pateikšu tā, ne tikai mēdī treniņi, bet es jau no bērnības tā kā vienmēr apdomāju pilnīgi visu, ko es daru, ko es sāku. Un man īsti nav bijuši tādi momenti, un cerams arī nebūs, kur man ir ritīgi jāizdomā kaut kāds baigais melis. Jā, sapētīšu, ko tu tur. Bet kaut kad jau būs viņa jāda. Cik tev jautājumā palika? 2, 1 katram. Pagaid, tev vajag iekosties, tā kā labi. Bez raskām dabūju. Labs. Ēdīs visu? Tā kā, nesapēdīšu, jā. Visi ne. Bet nav tik traki. Te ir ikriņi. Es dabūju tādu ikriņu, redz? Ne, ikriņš nav Tā slikts. mamīt, ne? Man nepatīk Jā, man tas jāpērk vēderā, tā čūskiņa, kas tur iekšā ir. Kamēr Kristiāns notiesā savu reņģi. Nē, es mēģinu izdarīt tā, lai ir godīgi. Es dabūju tikpat, cik to dabūju. Labi. Bet visu. Tur kā marināda vai Majonēzi. majonēzi, kečupu. Tā ir kaut kā daudz stiprāk, lai vispār. Nākamreiz paņemiet majonēzi arī mums līdz. Nē, jā, nē, nav. Vispār nav mans vibes. Nav labi, jā. Reik, Pēdējais jautājums, jā. ir, tu iespējams esi redzējis video, kur ir publicējis Gobzems, Jā, kas bija, ja es nemaldos, Bazara? bazar. No Bazara, jā. Jā. Kāds ir stāsts šim video? Stāsts ir tāds, ka es, starp citu, gāju hoķi daudz, pēc tam es gāju breikā, un es reāli atšķirēju savu muguru. Un man ir problēmas, nervu problēmas reāls. Tā kā ar to, ka man bija nospiests nervs šeit ļoti, un tiklīdz es, piemēram, taisu grudekļu treniņus ļoti stipri. Man tā kā savalkās visas spranda, un līdz ar to man kruķijās, tā kā gribās riktīgi, zini, kad spiež nervu punkti uz acīm, uz pieri un uz visu to. Jā. Un reāli stāsts ir tāds, ka es tur biju, neko nebija savietojis, bija pilnīgā skaidrā, un tas bija diezgan tā slikta sajūta bija to redzēt. Un jā, Žāns atskrēja priecīgs un parādīja man to vidiku, pirms vispār viņu kāds kaut kur vēl publicēja, man liekas. Un es domāju, stulbi. Bet, jā, tāds arī bija tā sajūta. Nē, Gerit, man visu laiku arī šausmīgi valks prāntu. Un es ceru, ka neviens man nekad tā kā. Nē, bet zini kā, tas ir, man arī nervu problēmas salīdzināšana. Ir bijušas no bērnības. Zini, kad ir daži, kas tur miedz acis vai krīvēns vai kaut kādu. Ir cilvēkiem, kam tāds ir, cilvēkiem, kam tāds nav. Un, ļoti daudz arī tas ir. Piemēram, man tas ir no tā, ka no mugura bija ļoti sačkarēta un visi nospiests. Bet es strādāju pie tā, lai tas sakārtotos un varbūt kādu dienu pateikšu paldies Gobzem. Uz kontekstu. Es tev video pat neesmu redzējis. Jā? Parādīšu to pēc tam. Es tam redzēšu. Un Rubīn,
Kāds ir sliktākais padoms, kur es saņēmu un no kā? No kā vēl? Jā. Tas tā odziņa beigās. Varētu no kā izņemt. Man ir, bet es neteikšu, laikam. Tad tev jādreņģi vēlreiz būs. Tā viss iegašojās. Jā. Nē, nebūs man es nezinu, man ir kaut kāds. Man ir cilvēki, kas man teikuši, ka es pieļāvu lielāko kļūdu savā dzīvē kaut kādā momentā. Veseli 3. Tā neizstās labi. Tev pat jāizvēlās. Tādas maziņās jāņem, arī tās sūdīgās. Kā ir pāris zīvēdāji? Paņem maziņo. Nē, to vidu, nē. Šito? Nu, tad ņem maziņo. Ja tu pateici jau pusi vismaz, tad tu vari ne tik daudz ēst. Jā, pieņemsim. Sliktāko lēmumu saistībā ar to, kur doties savā karjerā? Plus, mīnus, jā, kaut kā tur bija tāds... Bet tas nebija tāds tā kā padoms. Tas bija vairāk tā kā, ka tu pieņem to lēmumu. Wow. Bet tajā brīdī es iemācījos ļoti labu. Man palīdzēja īstenībā. Man paveicās vecākiem, kuri man iemācīja tieši tajā laikā saprast to, ka, ja tu pieņem lēmumu, tad tu vienmēr pie viņa pieturies. Jā. Respektīvi, tu izvēlējies kaut kādu konkrētu lietu, tad tos domas nekad nedomā par to, vai tā bija pareiza vai nepareiza. Un tu jau viņus pieņems, neko neizmēģini. Nu jā, tikai uz nākotni var kaut ko mainīt. Jā, tas nav tik traki. Tu tur bišķi paši varējies. Izņem labākās. Augšņas jād. Nu, tu varbūt vēlēs arī. Jā, pagaršo ne. Nu, jūs tik garšīgi un jādat, tad... Man tev jautājums, ja tu gribi, es tev uzdot 3 lietas, par cik tu esi Eiropas Hīdra radio darbinieks. Opā! 3 lietas, kuras vadībai vajadzētu uzlabot. Vai arī ēdreņģi. Ēdreņģi, jā. Bet es nerunāju par vienkārši kolēģiem. Vadībai. Par vadību, jā, kur vadībai jāuzlabo. Par vadības pašu darbību, jā? Neskaitot to šito algas pielikumus, to tur aizmirst. Tos var neteikt. Nav tik traki. Ēd. Bet nebūs neviens, jā, pilnīgi. Nu, būtu ko pateikt, jā, bet... Būtu ko pateikt, bet tā kā negribu pateikt, jā. Man patīk šeit strādāt. Kāpēc tu ēd to reņģi? Labi. Privāti pateikt, nē, nav nekā. Nu, es arī nemeloju. Es parakstīšu 10 gadu līgumu. Nu, jā. Kā es mācos no Rubīna, es arī nemeloju. Jā. Tieši tā. Kādu lēmumu mēs pieņems, tādu jādzīvo. Ir ļoti labi. Tie īkri mani nedaudz... Paņem vēl bišķi galvas pusi noplēst. Paņem galvu no ko. Jā, regulāri ritīgi noplēst augšu otrā pusē, man liekas, nav īkri, viņiem liekas, tikai vienā pusē. Paņem noplēst ādiņu normāli no visrienes, tad redzēs, kur ir tā gaļiņa. Viņa tā kā zelta plēvīt. Jā. Mauks iekšā lielā, jā. Bet jāuzina, vai tā zelta plēvīt. Nu, es neesmu. Bet ir garšīgi tiešām. Nu, uzkod, tad tā kārtīgi pa visiem 3 tiem. No šitā daļiņa ir tāda normāla. Te īkri man arī neuzrunāja. Jā, es zinu, kas man īkriem garš nav slikti, bet tā tas tekstūra mutē ir. Nav arī pat sarkanie īkri. Tādi tā kā smilts. Paldies, Ārtur, par spēlēm un paldies, Kristiān, ka apēd reņģi. Paldies. Es arī paspēstu roku, bet man ir paldies. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils.